Jaunais gads ir tikai sācies, bet šo dažu dienu laikā Daugavpilī notika 2 pietiekoši lieli ugunsgrēki ar 2 bojā gājušajiem. 5. janvārī Pārdaugavas ielā notika ugunsgrēks privātmājā, kur nosmuka dūmos sieviete apmēram 50 gadus vecumā, bet 8. janvārī Grodņas ielā notika lielāks ugunsgrēks, kur bojā gāja vīrietis 41 gadu vecumā, kurš bija atrasts mājā vēl elpojot, bet bija nodots mediķu aprūpē, kuri neizdevās glābt. Vakar Grodņas iela ugunsgrēka platībai bija 200 kvadratmetri. Tur bija diezgan liela vienstāvu ēka, dega jumts 200 kvadratmetri, bet Pārdaugavas iela tur arī dega jumts un iekšā viena istaba, tur ugunsgrēka platība bija 70 kvadratmetri. Patiesie cēloņi šiem ugunsgrēkiem nav zināmi, tos tagad izskata policijas darbinieki. Kā atzīmēja VUGD Latgales reģiona brigādes komandieris Česlavs Šmukts, visbiežāk ugunsgrēki ziemas periodā notiek tādēļ, ka cilvēki bez uzraucības atstāja savas apkuras ierīces un krāsnis, kas pirmām kārtām nav pareizi. Ir, protams, arī tagad jaunās modernās ierīces, kuras, principā, nevar aizdegties, bet vienalga, ja pazūd elektrība, tad ar viņam arī var notikt viskas. Pēc statistikas katru gadu apmēram 1000 ugunsgrēku notiek apkuras sistēmu dēļ. Česlavs Šmukts iesaka nepārkurināt krāsnis, tīrīt skursteņus, jo ar uguni joki mazi. Esat uzmanīgi ar uguni, jo tas var iznīcināt ne tikai jūsu vai apkārtējo mantu, bet var arī paņemt sev līdzi kāda dzīvību.